Čau, man sauc Raimonds, esmu mūziķis Elmars. Man ir iznācis albums un būs koncerts. Par ko es vēlējos kļūt, ka es izaugšu liels? Es domāju, ka es gribēju kļūt par tādiem gan karavīriem, gan policistiem, gan visām tādām lietām, ko mazi puisīši grib kļūt. Pēc tā, kādreiz bieži vien skatoties multenes un filmus, tie ir tie stiprākie pa kādam mēram. Es sapratu, tā sapratne nāca ļoti lēni. Un tā, ka patiešām es sapratu, ka es esmu mūziķis, bija tikai pāris gadus atpakaļ, ka es jau ar to nodarbojos. Man pirmā saskarsme ar mūziku bija, man bija klavieris mājās un melnas, atceros. Un tad maziņš būdams es viņas grabināju, un tad man izdomāja, kad nāks pie manas skolotājs un man mācīs, jā, un tas bija beigas klavierē. Es nespēlēju viņus vairāk. Un tad pusauģi gados Cēsīs mums ar draugiem bija punk un hardcore grupa, un tas tāds visus tos vīņu gadus turpinājās. Un pēc tam man neteiksim, ka zuda interesi par mūziku, bet man ļoti patika klausīties mūziku, bet es atsacījos spēlēt. Un tad kaut kādā brīdī es dabūju akustisko ģitāru un sāku viņu trinkšķināt, un man mērķis bija iemācīties ar pirkstiem spēlēt, jo man ļoti patika tajā laikā kaut kā iepatikās akustiskā skaņa. Un es sāku spēlēt, un likumsakarīgi man sāka rasties dziesmas, un tā kā motīvi, ko es pats spēlēju. Un līdz kamēr iznāca tā, ka es domāju, labi, man jāraksta albums. No tā tas viss sāka. Mainījās ļoti krasi. Es izdomāju, ka ja es atstāšu to hobiju līmenī, tad es nekad neko īsti neizdarīšu, jo man vienkārši tam pietrūks laika. Līdz ar to es izdomāju, ka tagad kādu laiku es darīšu mūziku. Un sākās ar to, kad es ierakstīju savu pirmo albumu, kas draugu lokā guva tādu atzinību, un man sanāca daudz koncertēt un uzstāties festivālos, un tā tas, teiksim, turpinājās pāris gadus, un līdz kamēr es iesaistījos vēl projektos un tā, un kamēr tu vari teikt, ka tu esi kļuvis par mūziķi, ne? Tā kaut kā. Nu, tagad ir otrs albums, kas, man personīgi ir tā kā apliecinājums, ka jā, es taisu mūziku. Skatuves tēlam, vai nu tas ir vecums, vai nu kas, bet es sāku pievērst. Ja kādreiz es biju tā kā tāds hipijs, kas klejo ar ģitāru un uzstājās vienalga kur, tad nevar teikt, ka tie laiki ir beigušies, bet ir tā, ka mēs esam pirmkārt kļuvuši bišķiņ skaļāk, un ir stabila mums grupa, un tēls, neteiksim, ka tēls tiek piekops, bet es noteikti domāju to, lai krekls ir tīrs, ka es uzstājos un ēlē, un, teiksim, es izskatos labi. Ikdienā es pievēršu uzmanību it kā nē, jo es mierīgi varu, teiksim tā, man nav problēmas izvēlēties drēbes, ko vilkt, bet tad, kad es iegādājos drēbes, tad es esmu laikam diezgan cimperlīgs savā izvēlē. Jo tiklīdz es viņas iegādājos, tad man nav problēma viņas vilkt, ne? Bet līdz tam, tā kā es nezinu. Iespējams, ka es esmu izvēlīgs. Internets un sociālajie mēdīji figurē lielā apmērā. Es pat varētu teikt. Es vispār cerēs nesaprotu, tad dzīve tiek nošķirta, piemēram, no datora ekrāna, jo tajā ekrānā
tu gan raksti vēstules, gan komunicē ar cilvēkiem, teiksim, Facebookā vai vēl kaut kur, un es arī rakstu mūziku, un beigās vakarā tiek pieslēgts lielās ekrāns un nekur tiek skatīts filmas, līdz ar to es vispār nespēju nošķirt to dzīvi no turienes kaut kur citur, jo tā Man ir, es parasti izvēlos ziņu portālus, tad man ir mūzikas blogi, es apmeklēju tādu, kas ir, piemēram, Amerikas mūzika, vai ne? Tad man ir blogi kaut kādi par pasaules mūziku. Bet pārsvarā tā ir komunikācija vairāk ar to, kad, teiksim, jāapdeit to vai jāsūt vēstules. Pārsvarā tas ir tā, ka tie faileši, tur bildes un dziesmas, viss tāds. Baigi, teiksim tā, nav grūti uz to atbildēt, bet ir āķīgi, jo tas mainās. Ir periodi, pieņemsim, ka es vairākus gadus neklausos rādio, pieņemsim, ne? Un pēkšņi es pieķēru, kad nesen 2 mēnešus no vietas esmu klausījies tikai rādio. Es nezinu, es tiešām nevienu ierakstu neesmu nemaz slēdis tā speciāli iekšā, izņemot tās dziesmas, ko es dzirdu par rādio. Tas vispār brīnums kaut kāds. Kad es rakstu, tad es cenšos neko neklausīties pārāk. Bet pirms ieraksta veikšanas es atkal klausos ļoti daudz, teiksim, visādas mūzikas. Man ļoti patīk 60. 70. gadu Amerikas garāžu mūzika. Man patīk pasaules mūzika, marokāņi, piemēram, Gnavas. Es arī biju uz festivālu Marokā, kur es tā kā piepildīju savu sapni un apskatījos viņas dzīvē. Tas ļoti patīk. Vēl mūzika. Man patīk džess labs. Viss kaut kas man patīk. Man patīk, principā, laba mūzika. Tā es varētu nodefinēt. Ja es varu klausīties pilnīgi.